Jau 4. diena Amerikā. Izbraucam no pilsētas pēkšņi agri no rīta un dodamies uz Lasvegasu. Tas ir kādas 4 stundas ar mašīnu. Braucot tuvāk Lasvegasai, sāk parādīties jau pirmie kazino, debeskrāpji un ceļi jau paliek vairāk joslu. Vispirms iebraucam outletā, apskatīt vietējos veikalus. Jāsaka gan, ka cenas nav visai labas un izvēle ar neko tāda. Un tad jau braucam iekarot mūsu dzīvokli. Paņēmām dzīvokli pašā Lasvegas strip centrā. Saucas Lasvegas Getaways at the Jockey Club. Šo es noteikti ieteiktu 100%. Cena bija ļoti laba, salīdzinot ar dārgajām viesnīcām, kas ir turpat blakus. Paņēmām dzīvokli ar virtuvi, lai paši varētu gatavot ēst, jo šeit mēs būsim veselas 2 dienas. Vakarā izejam pastaigā pa Lasvegasu. Viss ir krāšņi, kazino, daudz dažādas viesnīcas un atkal krāšņi kazino, visur skan mūzika. Apskatām arī slaveno ūdens trūklaku, kas ir tieši pie mūsu viesnīcas, kas ir tieši blakus mūsu viesnīcai. Dzīve te notiek naktī. Skaistas meitenes, visur pīpē zālīti, kāds vinnē, kāds zaudē. Vispār te dzīve ir izdevusies. Un manas nākamās ASV dienas skaties jau tepat pavisam drīz. Un arī neaizmirsti man piesekot un dalīties ar video.